Sacensības te Anglijā ir beigušās, bet noskaņojums un emocijas stipri pozitīvākas nekā vakardien. Tā kā milzīgs pluss ir, ka mums šobrīd komandā ir inženieris, kurš nāk no autosacīkstēm pa šoseju un arī ziemā Andras Trofī, tā kā pieredzējis cilvēks, kurš saprot tiešām, kas jāregulē ar mašīnai. Es varu pateikt, tik daudz, kā mēs regulējumus automašīnai šīs brīvdienās, es nebiju nekad darījis savā dzīvē. Un tiešām esam uz pareizā ceļa lēnām, jo pēdējie braucieni jau parādīja, ka tie akrilaiki jau ir tuvāki, varbūt nav tas kopējais ātrums vispār tajā kopējā trasē. Tā kā tas ir tas, pie kā mums vēl ir jāpiestrādā. Un, ja tīpaši 4. braucienā skatāmies akrilaikus, tad tikai tiešām pašiem spicākajiem braucējiem viņi ir labāki. Un, varbūt mēs atrodamies tajā 13. vietā, bet jau var redzēt to balto punktiņu tuneļa galā, uz kurieni mēs ejam. Tiešām pēc pozitīvas dienas gribētu pateikt paldies visiem saviem atbalstītājiem, kurus jūs redzat tur fonā, komandai, kur mehāniķi strādā tiešām augstā līmenī, un arī piesaistītais inženieris. Un vislielākais paldies tiešām Latvijas faniem, kuri ir te atbalsta, kaut gan mēs nebraucam pa pirmajām vietām, bet viņiem karogi ir līdzi manos kreklos staigā, un tiešām tas dod papildus emocijas un motivāciju cīnīties tālāk.